Raudas. Raudiņas uz nārsta, jā, tādas. Raupjas jau paliek, nu. Uz tādu mazu mikrodžigu, nu. Kapitāli. Opa. Vēl viena. Dalders viens atspruka, nu. Jē, divas raudas uz mikrodžigu, ja to tā var teikt. Nē, nu ir jau mikrodžigs, jā. Tikpat labi viens lieku galā, mazu svina bumbiņu met. Bet, nu, interesanti gan. Ļoti interesanti. Jāmēģina vēl, ja to baru es nebūšu izbiedējis. Grāva. Nu. Kas ir? Mazāk kumos varbūt uzlikt. Nu, tādu varbūt. Paskat, cik smuki eksemplāri te ganās. Pat nevar noturēt. Paskaties, tas jau ir jau... Nē, tas nav sapals. Tā ir rauda, jā. Nu, kapitāli. Jauns makšķēšanas veids. Nārstojošas raudas ķert uz mikrodžigu. Var jau būt. Interesanti. Aiziet nākamo ceļam ārā. Kad spīd saulīte, tomēr vieglāk caur brillēm redzēt, kur tā zivtiņa. Bet viņām barā ir viena nodevēja. Viņai traumēta spuriņa, un tad var redzēt baltumiņš tāds, kur peld. Nu, raudā. Pirmīt. Pirmīt, jā, grāva viens un izsprāva. Raudas, jā. Uz šitādi te. Kāpēc gan ne? Tārps jau vien ir kaut kāds mākslīgais. Aiziet nākamā. Nu ko, foreles man neķerās. Pludiņa makšķera man īsti arī nav sataisīta, nu ko.
Jāģigo pavasara raudiņas uz spinning kārtu. Tāds viegls sviniņš. Nu, grams varbūt tur. Maz gumiņu, maz sāķīts. Žēl, ka auklu pārtīna. Tagad man resna aukli ir diezgan. 0,18. Ja man būtu 0,14, 0,10, tad vispār būtu interesantāk. Nu, tālāk varētu aizmest. Bet nekas. Mēģinām šitā. Ķerās! Apa. Nākamā. Raudiņa. Varētu pat cept, ne? Asaka buntītis. Voblā.